Sveiki, skatītāji! Šoreiz mana auditorija būs Krimuldā. Un es esmu šeit, lai sastaptu jau trešo reizi mans auditorijas viesi Mārtiņu Metālu. Mārtiņš ir bez 5 minūtēm RTO doktors, pasniedzējs, būvzraugs, zinātnieks, un viņš mums atbildēs uz šādu jautājumu. Vai vēsturiskās būves tādas kā pilis, baznīcas, ziemā nepieciešams apkurināt? Runājot par telpu temperatūru un mitrumu, ļoti svarīgs, būtisks ietekmējušs faktors ir komforta prasības cilvēkam. Un, ja mēs salīdzinām komforta prasības, kādas tās bija 800 gadus atpakaļ, kad apmeklētāji baznīcu nāca ar kažokiem, tāds kā man mugurā, kaut kas varētu būt līdzīgs ausaiņiem, filcīšiem, kārtīgiem dūrēnīšiem, tad tās komforta prasības būtiski atšķirās no mūsdienām. Ja mēs salīdzinām to, kāds tas apģērbs toreiz bija un kāds ir šodien, tad salīdzinām tā apģērba vērtība būtu kaut kāds arktiskais apģērbs, kas ir ziemeļos. Tas apģērbs, ko mēs faktiski ikdienā velkājam, šodien nesājam, tur ir tāda speciāla CLO tādas vērtības noteikts, bet vienkārši sakot, tas ir tāds, kurā mēs jūtamies komfortabli un silti, tad mūsdienu apģērbs ir 2 un 3 reizes ar zemāku komfortu, kā tas ir tas vēsturiskais. Un kad mēs runājam par telpu temperatūru un mitrumu, bieži vien mēs izmantojam tādu lielumu kā relatīvais mitrums. Bet gaisam mums jāsaprot, ka relatīvais mitrums ir tik tiešām relatīva vērtība, jo gaiss ir gazveida viela, viņa blīvums atšķirās. Es te ienesu no ielas akmeņus iekšā, 2, kas ir mīnus temperatūrā. Šis vēl nav aprasojis, bet var redzēt, ka šeit ir mazliet aprasojis, kas nozīmē to, ka akmens pats pa sevi viņš jau nav slapšs. No akmens nekāds mitrums ārā nenāk, bet akmens temperatūra ir daudz zemāka un uz tā akmens virsū veidojās mums mitrums, gaisa mitrums sasniedz 100% mitrumu. Kaut arī gaisā, faktiski šeit pārējā visā, viņš ir varbūt kādi 60% vai 40%, vienalga. Bet katrā ziņā 100 viņš nesasniedz. Šeit pie zemākas temperatūras viņš sasniedz 100. Krimuldas baznīcā tiek nodrošināta neregulāra apkure. Krimuldas baznīcu kurina uz brīvdienām, un šodien ir brīvdiena, svētdiena, uz svētdienu ir sasildīta baznīca, un pārējā nedēļas laikā netiek kurināts. Un te var tā būtiski ieraudzīt, kāda mums ir baznīcā tajā brīdī, kad mums kurās krāsas, čugunveidīgā krāsas, kuras sasilda apkārt sev krāsnī rada ļoti lielu siltumu, kādus 40 grādus aptuveni, bet tāpat laikā uz sienas mēs ieraugam, ka tie grādi ir daudz zemāki. Mums sastāda kaut kāds 2-3 grādus. Un tas ir tas raksturīgais piemērs, ko es minēju, rādīju ar šiem te akmeņiem, ka tie akmeņi ir daudz vēsāki, tad mūsu mūri sienām ir daudz vēsāki. Kas nozīmē to, ka tas gaiss, faktiski tas pats gaiss, viņš var tur uz tām sienām kondensēties, jeb rasties mitrums. Un šajā baznīcā mums nav tādu vēsturisko vērtību, kā kaut kādas gleznas vai citas mēbeles svarīgas koka detaļas. Bet citās ir, piemēram, kā Liepājas Trīsvienībā ir vēsturiskās ērģeles ļoti vērtīga, un tur ir ļoti daudz vēl citi visādi koka priekšmeti vērtīgi, kas ir pieminekļi. Un tad tiem ir ļoti būtiski, lai tas kondensāts tur neveidojās uz viņiem virsū. Un lai viņš tur neveidotos, tad mums ir jānodrošina pareizā temperatūra un pareizās temperatūras svārstības un arī tā izmantojamība cilvēka, kas viņā nāk iekšā. Un ja mums veidojās kondensāti uz mēbelēm un uz ārsienām vai uz grīdām bieži vien, kāds mēdz būt, un uz grīdām pat mēdz būt arī vasarās, viņi veidojās, tad, protams, ka mums tur ir paaugstināts mitrums. Un paaugstināts mitrums jau sāk veidoties tātad tajās mēbeļu vai gleznu konstrukcijās. Kā rezultātā tad mums izplatās gan dažāda veida sēnes, gan kokgrauži, kas mums sabojā šīs te koksnes konstrukcijas vēsturiskās, jo mums gleznām tā skaitā arī ir visi rāmji ir koka, altāri,
kanceles, solu rindas, baronu ložas dažādas un visādas detaļas, kas ir baznīcā, tās ir veidotas no koka. Un tur ir ļoti būtisks šis te mitrums, jau koksnes mitrums, kas veidojas pašā koksnē. Ko ietekmē mums tātad gaisa mitrums arī dzen. Krimuldas baznīcā tad mums ir šī te neregulāra apkura, kas ir uz brīvdienām, bet ir vesela virkne baznīcas, pilsētu baznīcas lielās, katedrāles, kā es jau minēju, Liepājas Trīsvienības katedrāle, Rīgā Rīgas Jēzus baznīca un ļoti daudz cits, kurās ir pastāvīga apkura. Un ko tad darīt tur, kur ir pastāvīgi, un kurš tad ir labāks? Vai šis te, kurā mums ir tikai svētdienā, kur mēs uzsildam, un tad mums tā kā pa nedēļu ir vēsa tā baznīca, vai tomēr labāk ir, ka mēs viņu sildam pastāvīgi? Nu, un tad no šīm te piemēriem, ko es rādīju ar akmeni, ar šiem te akmeņiem un šo te mūri, faktiski mēs varam secināt to, ka bīstamāk ir tad, kad mēs pa to nedēļas vidu viņu nekurinam. Kāpēc? Tāpēc, kad mums šie te mūri un šīs te konstrukcijas ir tā kā tas ienestais no ārā, tas augstais akmenis, slapjais. Tātad uz tā veidosies tas kondensāts. Tad, ja mēs viņu sildam visu cauri nedēļu, tad mums tā nebūs. Bet tur veidojas atkal viens cits faktors. Šīm te vēsturiskajām ēkām mums ir kapilārā mitruma ietekme ļoti liela no grunts, respektīvi mitrums, kas mums nāk. Un tad, kad mēs paaugstinām temperatūru lielāku, tad mums arī palielinās tā mitruma iztvaikošana, kas mums nāk no mūra. Mitruma iztvaikošanas ātrums palielinās. Tātad faktiski tas atkal mitrums, kas mums nāks no ēkas konstrukcijām, no sienām, viņš mums nonāks gaisā, un tātad gaisa mums paliks atkal mitrāks. Mēs nonākam tā kā tādās krustcelēs starp to. Un tad tas pētījums secinājums ir tāds, kad nav ieteicama, nav labi paaugstināt lielu temperatūru, kādus faktiski prasa citu ēku lietošanas komforta prasības, kas parasti ir no 16 līdz 20 grādiem aptuveni. Nu, ja tās būs kaut kāda dzīvojamā māja, biroja ēka vai kaut kur tur, tad tā temperatūra būs tāda, tā komforta prasība. Bet šajā pētījumā mēs nonākam pie tā, ka tā jau būs tāda nelabvēlīga temperatūra šīm te vēsturiskajām ēkām, jo tur, kā es teicu, palielināsies tas iztvaikošanas mitrums. Un tad, piemēram, koku konstrukcijas, viņas sāk žūt pātrināt. Tātad gleznas ar vēsturiskajām eļļām un to visu viņas sāks plaisāt un pārējās koku konstrukcijas. Tieši tāpat plaisās un bojāsies. Otra būs galība. Un tāpat laikā gaiss kļūs arī mitrāks no šī te mitruma iztvaikojuma, kas mums nāks no kapilārā mitruma. Un atkal otra galība, tad, kad mēs viņu nekurināsim pilnībā. Jo, ja ienāks cilvēki iekšā, un mēs nekurināsim pilnībā, kā piemēram Turaidas baznīca netiek pilnībā kurināta, bet tur, par cik tā ir muzeja uzraudzībā, tad tur viņi sīki seko pakaļ savam mitrumam un to kontrolē. Bet savukārt, ja mēs to sīki nekontrolējam, tad faktiski cilvēks ar savu elpu ienes ļoti daudz mitrumu. Ar savu lietas mēteli, ar lietu sargu vai vēl kaut ko, tas mitruma daudzums ir samērā liels. Un tad, ja tā ēka ir vēsa, augsta, pareizāk sakot, jau mīnus grādos, nu tad tur ļoti vienkārši nonākt ir uz šo te kondensācijas risku, uz tām visām vēsturiskām detaļām, jeb vērtībām. Un tad svarīgi ir, tomēr mēs nonākam pie tā secinājuma tāda, ka viņu vajag apkurināt, vajag sildīt, bet ne uz tiem komforta 15-20 grādiem, bet uz zemāku temperatūru 7, maksimums 10 grādi, noturēt viņā pastāvīgu temperatūru. Jo tikko kā mēs noturam pastāvīgu temperatūru 7-10 grādi, tad mēs nonākam pie tā, ka tad, kad mēs svētdienā, ja paceļam vēl lielāku temperatūru, teiksim, uz kādiem 12 grādiem, un ienākot iekšā ar ziemas apģērbu, ne ar šo, bet ikdienas ziemas apģērbu, mēs nonākam pie komforta līmeņa, pie absolūti laba komforta līmeņa. Itālijas baznīcā ir veikts pētījums ar komforta līmeni, kāds ir cilvēkam komforta līmenis mūsdienu ziemas apģērbā, cik ir vajadzīga temperatūra, un tie ir aptuveni 12 grādi. Ko mēs arī rekomendējam nepārsniegt šos 12 grādus, bet pastāvīgo temperatūru nodrošināt 7 grādus. Tad, ja mēs ēku izmantojam ziemas periodā. Ja ziemas periodā neizmantojam, tad varam viņu arī nekurināt. Vai arī ierobežot apmeklētāju skaitu. Vēl viena svarīga problēma ir
ar telpu mitrumu baznīcās ir vasarā. Un lielākā mitruma problēma ir augusta mēnesī tieši. Statistiski ir zināms, ka vismitrākais gaisa visā gada griezumā ir augustā. Un attiecīgi gaisa mitrums ir ļoti liels. Un tad, kad mēs atveram baznīcas durvis, ir tāds viens mīts, tāda doma cilvēkam, ka viņš atvērs baznīcā durvis vaļā, ienāks iekšā siltais gaiss, viņš viņu sasildīs un būs patīkama silta telpa. Diemžēl tas tā nenotiek. Tas ir tikai mīts. Tajā brīdī mēs izdarām kļūdu, jo mēs ielaižam ārā mitro gaisu telpā iekšā. Telpā mums ir no 12 līdz 18 grādiem, kā zināms, šeit tieši Krimuldas baznīcā. Tajā brīdī, kad ārā mums ir 20 un 30 grādi tādā diapazonā. Un tajā brīdī mēs izdarām to ļoti lielo kļūdu, ielaižot iekšā mitro gaisu, kurš nonākot pie tiem 12 vai varbūt 15 grādiem, viņš uz sienām, uz griestiem, uz visām šīm te vēsturiskām konstrukcijām sāk kondensēties. Tad ir tā, ka tas ieteikums ir nevērt vaļā, neveidināt šīs te vēsturiskās ēkas, ja mēs nenodrošinām iekšā tomēr tos 20 grādus. Mums ir jāuzsilda tā telpa. Mums telpa jāuzsilda uz 20 grādiem. Lai mūsu visas iekšējās konstrukcijas, ja iekšējās visas virsmas, gan mēbelēm, visam pārējiem, lai būtu tādi paši tie 20 grādi. Lūk, un šī temperatūra un tas mitrums tieši tāpatās attiecās uz visām pārējām ēkām. Uz pilīm, uz muižām, kas ir vecākas par 300 gadiem. Tur būvniecības tehnoloģija, viņi ir pilnīgi vienādi tajā laikā. Vai būvēja baznīcu, vai būvēja pili, viņas ir absolūti vienādas. Un, kā zināms, arī pilīs ļoti bieži mēdz būt kapelas un tādas. Un piļu un šo te muižu izmantošana mums arī vēsturisko ir ļoti līdzīga kā baznīcām, ka tur mums nāk kaut kādi apmeklētāji ar kaut kādu ļoti atšķirīgu noslodzi. Ja? Kādā brīdī tur ir daudz, kādā brīdī maz, kas ienes atkal tur mitrumu ar lietus sargiem un saviem lietus metālīšiem. Un tad es aicinu visus šo te vēsturisko ēku un pīļu īpašniekus ar tādu rūpību pievērst uzmanību, izvēloties apkuras sistēmu un apkuras režīmu savās šīs vēsturiskajās ēkās, lai viņas varētu saglabāt nākošajām paudzēm.